Ministru kabinets atbalstīja aizsardzības ministrijas ieceri veidot ģenerāļa Pētera Radziņa profesionālo vidusskolu, lai stiprinātu jauniešu patriotisko audzināšanu un nodrošinātu militārās izglītības iespējas jauniešiem Latgalē. Plānots, ka nākamajā mācību gadā skolā tiks uzņemta līdz 30 audzēkņiem. Ģenerāļa Pētera Radziņa profesionālās vidusskolas izveide ir nozīmīgs solis Latvijas valsts drošības stiprināšanā. Mēs dodam jauniešiem iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību un vienlaikus apgūt pārbaudītas militārās prasmes un vērtības, kas veido atbildīgus, drosmīgus un spējīgus līderus. Tā uzsvēra aizsardzības ministrs Andris Sprūds. Aizsardzības ministrija vēlas izveidot vidusskolu kā sev pakļautu skolu, kas piedāvās licencētas mācību programmas valsts aizsardzības jomā. Jaunajā mācību iestādē vispār izglītojošo priekšmetu studijas tiks apvienotas ar militāro prasmju un vērtību apguvi, ļaujot skolēniem attīstīt līdera dotības, atbildības sajūtu un fiziskās prasmes. Mācību laikā audzēkņus nodrošinās ar stipendiju, apmaksātu dienesta viesnīcu, apmaksātu ēdināšanu 4 reizes dienā, nepieciešamo materiālo nodrošinājumu. Absolventiem tiks ieskaitīts Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas kadetu kandidātu posms, kā arī ieskaitīts valsts aizsardzības dienests.